Sandrai ir mikrofons. Labdien! Tā, es tūlīt pieradīšu. Labdien! Labdien visiem klātesošiem, visām klātesošajām. Un labdien tie, kas esat ēterā. Šodien mums ir skolas vārdam atkal liela diena, tā ir mācību līdzekļu diena. Un šodien ir īpaša latviešu valoda. Es esmu Linda Vilnītā Boltiņa un esmu šīs izdevniecības viena no klienta attiecību vadītājām. Tāpēc iespējams esam redzējušies jau kādā skolā, ja ne, iespējams nākotnē vēl satiksimies arī klātienē ar visiem. Es gribētu Kārli palūgt mazlietiņu padomu, kā es varu pārslēgt šos slaidus, jo viņus es spiežu, bet viņi man neslēdzās. Paldies! Jauna sistēma. Tātad es esmu Linda Vilnītā Boltiņa. Par izdevniecības skolas vārds ļoti daudz ir dzirdējuši kā par mēdīju, jo mēs 11 gadus jau esam Latvijas tirgu, bet esam vairāk bijuši pazīstami ar žurnāliem, skolas vārds, izglītība un kultūra. Un dažus gadus atpakaļ sākām izveidot mācību līdzekļus, un mācību līdzekļus mēs sākām veidot kopā ar jums, ar skolotājiem. Un šobrīd mēs esam tādā spraigā ceļā uz to, lai pēc iespējas kvalitatīvāk un ātrāk varētu nosekt sākuma skolu un pamatskolu ar mācību līdzekļiem. Un mūs jau zina vairāk kā 500 skolās jau izmanto mūsu radītos mācību līdzekļus, un mēs esam tik tiešām ļoti priecīgi par augstajiem novērtējumiem, ko mēs saņemam no skolotājiem, ko mēs saņemam recenzijās, tā kā mēs esam ar raitu soli un uz priekšu gatavi doties. Bez tā, ka mēs esam mācību līdzekļu veidotāji, mēs arī esam uzsākuši jaunu projektu, Skolotāja akadēmija, esam saņēmuši mācību centra statusu un turpmāk arī pie mums klātienē un caur Zoomu būs dažādas profesionālās pilnveidas lekcijas un klātienes nodarbības, kur skolotāji varēs arī piedalīties un tātad saņemt šīs te pilnveidas stundas atbilstošā stundu skaitā. Runājot tālāk par to, ko mēs esam sastrādājuši mācību līdzekļu jomā. Tad viens no tiem priekšmetiem, kas ir ļoti ieguvis lielu popularitāti jūsu starpā, ir matemātika. Un uz doto brīdi matemātika 1. klasē mums ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinājumu un sastāv šis komplekts no matemātikas grāmatām 2 daļām, burtnīcām 2 daļām un skolotāja grāmatas. Matemātika un latviešu ir tās stundas, kas skolā notiek visvairāk, līdz ar to, tāpēc mēs dalām uz 2 daļām, jo arī tiem maziem cilvēciņiem, lai nav visu gadu jāstaigā ar tādu ļoti lielu un smagu somu.
Otrai klasē šobrīd matemātika, jūs redzat, ir tā, ka pirmo daļu jau izmantojam, un otrā daļa tūlīt pirmā ceturkšņa laikā nāks laukām, būs jums visiem pieejama. Tāpat par 3. klasi mēs esam ieplānojuši šogad laist ārā, un tā ir paredzēta uz rudens pusi, uz septembri, un arī 4. ceturksnī, un tie laiki, ko jūs šeit redziet, kas ir ceturkšņi, tas nozīmē, ka šīs mācību priekšmeti būs jau apstiprināti Izglītības zinātnes ministrijā, tā kā gaidiet jaunums matemātikā, un ne tikai tā. Tad mums ir dabas zinības. 1. klasē jums jau ir pieejamas, un jūs aktīvi viņas izmantojat. 2. klasē tūlīt, kuru katru mirkli mēs plānojam tā kā pabeigt un iesniegt arī uz apstiprinājumu, tā kā, lai jums arī ir skaists materiāls, ar ko darboties arī ar 2. klasēm. Un 3. klase būs arī šogad, tātad uz septembri esam jau gatavi, ka būs jums visiem pieejami. Tā kā 1, 2, 3 klases arī dabas zinībās varēs darboties. Mūzika 1. 2. klasē jau ir saņemta. Un 2. klase ir šonedēļ saņēmusi arī apstiprinājumu Izglītības zinātnes ministrijas, tā kā mēs ļoti priecājamies arī par šo faktu. Un plānotais izdošanas laiks 3. klasītē mums arī būs uz septembri. Tā kā arī mūzika būs 1. 3. klasē. Ja mēs skatāmies uz nākamajiem mācību priekšmetiem, tad tie ir priekšmeti, kuri varbūt ir retāk nedēļas laikā arī, bet nemazāk svarīgi. Un dizains un tehnoloģijas 1. 3. klasē jau skolotāja grāmatu un darbu burtnīca jums ir pieejama. Izmantojam? Kāds jā. Droši variet arī čatā rakstīt. Tad ir datorika 1., 2., 3. klasē jau. Un ir tā, ka datoriku mēs redzam, ka skolās ļoti labprāt izmanto arī kā fakultatīvo ārpusklašu nodarbībās, izmanto kopā ar dizainu un tehnoloģijām, bet ir skolas, kuras labprāt 4. klasē sāka izmantot arī šīs mūsu datorikas grāmatas, skolotāja grāmatas. Tad mums ir sports un veselība. Un runājot par sportu un veselību, tad šis ir tāds nebijis priekšmets, skolotāja grāmata, kur ir jau gatava 1. klasē. Un pēc šīs grāmatas mēs šonedēļ saņēmām atsauksmi, ka skola, kurai bija akreditācija, ļoti labi aizstāvēja tieši sporta stundu ar šo mācību grāmatu. Tā kā, ja jums tuvojas akreditācija, esat laipni lūgti iegādāties šo grāmatu un iedot sporta skolotājiem. 2. klasē uz doto brīdi mēs gatavojam arī sporta grāmatu, tā gan būs arī uz rudeni, bet 3. klasē tā būs uz nākamo gadu, uz nākamā gada rudeni, tā kā tā vēl būs bišku jāpagaida. Vizuālā māksla. Vizuālā māksla 1. klasē ir arī viena no tādām biezākajām skolotāja grāmatām, un šeit tik tiešām arī ir ļoti liels un plašs piedāvājums, kā pasniegt stundas, ir pilns ar tematiskajiem plāniem, un šo grāmatu tieši tāpat skolotāji izmanto vizuālai mākslai, kā arī ārpus klašu pulciņiem nodarbībām. Un 2. klasi, ko ļoti gaida, tā būs atkal uz rudeni, un 3. klase ir tā, kas atkal būs 1 gadu jāpagaida ilgāk, jo visi mūsu autori skolotāji, kā jūs zinat, un sanāk tā, ka vajadzīgs ir laiks gan pamatdarbam, gan tai rakstīšanai. Tāpēc ir daži mācību līdzekļi, kas bišķi jāpagaida. Sociālās zinības, tās jūs jau iepazināt pagājušā nedēļā arī. Un tātad 1., 2., 3. klasē ir izdotas darba burtnīcas un skolotāja grāmata. Es zinu, ka jūs jau esat liela daļa pagājušo nedēļu bijuši šeit un pieslēdzāties un redzējāt, kā autora Annija Bergmane jau tātad novadīja šo arī tādu paraugu darbnīcu, meistarklasi. Un tad šodien mums būs vairāk par latviešu valodu. Šodien es nebūšu viena. Tieši tāpat kā pagājušais nebija Kristīna viena, tā arī šodien es neesmu viena. Šodien mums būs arī autors Ieva Kūla Zīle.
kas ir 2. klases latviešu valodas grāmatas autori, bet pat cik viņi ir 2. klases grāmatas autori, te es mazliet vairāk pastāstīšu par 1. klasi sākumā. Nu, lūk, un tā tad latviešu valoda 1. klasē. Kā jau iepriekš teicu, tā ir viena no visvairāk stundām, tātad mācību priekšmets ar visvairāk mācību stundām un sastāv no 2 daļām. Pirmā daļa mācību grāmata ir apstiprināta Izglītības zinātnes ministrijā. Šajā pat komplektā iet arī darba burtnīca. Tad būs 2. daļa, kas ir skolēnu grāmata un darba burtnīca, un būs arī skolotāja grāmata. Šobrīd skolotāja grāmata jums nav uz rokas, bet ļoti drīz arī tā būs pieejama. Jā, runājot par latviešu valodu, latviešu valoda bija tā mācība, kur saņēma laikam visaugstāko līdz šim pagaidām, nu, tai brīdī vēl VIST un Izglītības zinātnes ministrijas recenzentu vērtējumu. Tā kā mēs ļoti priecājamies, ka tāds liels darbs bija izdarīts un tik augsts novērtēts. Un 1. klases latviešu valodas autors mums ir Signe Ungure, kas ir mūsu izdevniecības skolas vārds izglītības projektu vadītāja, kas ir pedagogs, un Iveta Lukaševiča, kas ir skolotāja, sākuma skolotāja Daugavpils vienības pamatskolā. Tā kā šis tandēms ir radījis 1. klasi. Kā ir veidota tātad šī mācību grāmata? Kam ir uz rokas, jūs varat apskatīties, atvērt un redzēt, ka mācību grāmatā sākumā un beigās ir atgādnes. Un viena no atgādnēm, kas atkārtojas gan 1. gan 2. daļā, ir tieši šis te alfabēts, kas ir rakstīsto un iespiesto burtu atgādne. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Tad, kad bērni mācās rakstīt, viņiem acu priekšā, lai ir ko salīdzināt, tātad kāda ir rakstītie, kādi ir iespiestie burti. Tāpat atgādnēs jūs redzēsiet arī par lietvārdiem, par tādu dzimtēm, skaitļiem, patskaņa, līdzskaņa. Tātad ļoti daudz veiksmīgas atgādnes ir ieliktas šīm te grāmatām gan priekšā, gan aizmugurē. Kā ir ar tām atgādnēm noder? Tādi labi, kā agrāk teica, špikeri, ja? Jums pašām ar nodari, ja bērniem vairāk tas ir labi? Arī pašām, ja? Tas ir priecējuši, jo tās grāmatas ir veidotas ar tādu domu, ka tas ir labi ne tikai skolniekam, bet jums kā skolotājiem, lai jums viss ir acu priekšā, un, kā saka, nav otrais jāizdomā divritenis, un vakaros, kad jūs esat beigušas mācību dienu, darba dienu, kā saka, jums viss ir nākamajai dienai gatavs, un jums vairs pie šī jautājuma nav jāatgriežas. Ja mēs skatāmies tālāk, tad mūsu mācību līdzekļos 1. un 3. klasēm jūs varbūt esat ievērojuši, ka mums ir kādi īpaši tēli, ar ko asociēsies pirmos 3 gadus. Tātad šis mācību līdzeklis, kas palīdzēs bērnam veiksmīgi tātad iziet mācību procesu. Un latviešu valodā šie būs 4 bērni. Tātad Tomas, Liene, Edgars un Alise. Ir jums klasē tādi bērni vārdiem? Bija. Bija un ir. Nu, tad viņiem būs vēl jau vairāk, ka viņi atradīs savu vārdu māsu vai vārdu brāli arī grāmatā. Un tātad šie 4 tēli ir izmantoti, lai ieinteresētu. Tātad caur viņu stāstiem, ar viņiem kopā veidojot stāstu, ieinteresējoties tātad dažādos jautājumos notiek mācīšanās process. Tāpat katrā nodaļā sākoties būs temats, tātad, ko bērns tagad apgūs, kā arī kādus jēdzienus apgūs. Un, ja mēs skatāmies uz jēdzieniem, tad tur būs tie galvenie atslēgvārdi, ko bērniņi šajā nodaļā tieši iemācīsies. Un tas ir ļoti labs veids arī kā paplašināt bērna vārdu krājumu, kā viņam iemācīties izteikties plašāk, bagātīgāk. Nu, tātad tas ir latviešu valodā viens no tādiem sākuma momentiem. Ja mēs skatāmies tālāk atverot šo te stundu, tad mēs redzam, ka lapas augšējā stūrītī ir uzrakstīts konkrētās stundas temats.
Zem stundas temata ir mērķis vai šīs stundas sasniedzamais rezultāts. Tas ir tas, uz ko pēc tam reflektējot stundas beigās mēs varam bērnam jautāt. Vai jūs to sasniedzāt, vai jūs to uzzinājāt, vai jūs to apguvāt. Tā kā mēs varam arī šeit visu laiku atgriezties un, kā saka, arī aizejot no temata, ātri atziet atpakaļ. Nu, lūk, kas ir ļoti labi, ka šo te sasniedzamais rezultāts, kas ir redzams, tas arī ir viens no variantiem, kā ar bērniem tātad veicināt ne tikai lasīt prasmi, bet arī domāšanu, atgriezenisko saiti, runu un tādā veidā sastādīta grāmata, un arī bērni pierod, ka šādā veidā notiek stunda, ka šāda šī grāmata ir sakārtota. Ir arī vārdu skaidrojumi, ir tātad iespēja uzdot precizējošus jautājumus, redzēt, kā ir apgūts, kādā veidā spēj izteikties. Un, ja mēs skatāmies tieši latviešu valodai, tad ļoti patīkami arī bija saņemt šo augsto recenzijas vērtējumu, ka valoda, kas šeit ir izmantota, atbilst konkrētajam bērnu vecumam, viņa iepriekšējā pieredzē, kas līdz šim viņam bērnam ir, un viņa prasmēm. Līdz ar to valoda ir vienkārša, bērnam saprotama, jo, ja mēs skatāmies, kā bērns var iemācīties vielu, viņam viņu ir jāsaprot. Un šeit ir atbilstošam vecumam tātad veidots šie te valoda. Tāpatām mēs redzam, ka arī lapā atvērumā ir norādīta tātad lapa, kur darba būtnīcās var veikt uzdevumus. Un šeit mēs varam arī runāt par to, ka bērnam ir iespēja tādu pašvadīt mācīšanās, jo viņam ir iedots uzdevums, un viņam ir tā jāveido tā sadarbība pašam ar sevi, kā viņš to veiks, kā viņš to izdarīs. Tā ir arī atbildības veicināšana viņam, ka viņš zina, ka viņam šis darbiņš ir jāizdara. Tāpat laikā tā ir iespēja arī uzlabot mācību rezultātus, savas prasmes, rokrakstus un jebko citu. Tā kā arī darba būtnīca mums iet papildus. Un zinu, ka ļoti daudz skolotāju atverot grāmatu, viņi saka, ak, Dievs, cik šausmīgi daudz, 40 minūtēm. Un vēl lapa, kas ir darba lapa, vesela lapa, kas bērnam jādara. Un tas ir darīts tāpēc, lai jums kā skolotājiem būtu iespēja arī diferencēt šos uzdevumus un atkarībā no bērna spējām iedot viņam atbilstoši. Protams, būs arī momenti, kas nekad nemainīsies, jo viņiem būs lasāmie gabaliņi. Tātad īsi, konkrēti, viņa vecumam atbilstoši, teksts izprotams, un līdz ar to arī bērniem, kuriem varbūt ir tāda izteikta vēlme lasīt un interese, par ko mēs to šodien runāsim, par ko runās arī Ieva, tad pie darbiņiem mēs redzam ir arī autori. Un bērnam, kuram ieinteresē šis fragments, tā ir tāda iespēja atrast šo grāmatiņu un turpināt lasīt. Ir arī tā, ka tur ir piebildīta lasi vai klausies. Un tas ir arī tāds neliels špikarīts jums skolotājiem. Lai nav tā, ka jūs atverat un sakat, ak, Dievs, bērni vēl nelasa un šitāds garš teksts. Lai jums tāds špikarīts ir, ka ja bērns nelasa, viņam ir iespēja klausīties šo tekstu, ko lasat vai nu jūs, vai šo tekstu lasa bērni, kuri jau to veiksmīgi māk. Tā kā ir ļoti daudz jums tātad šīs te iespējas, variet. Un tieši tā, ka izlasot tekstiņu, izlasot kādu uzdevumu, jums ir iespēja arī bērniem jautāt, kā tu izproti, kā tu saproti, un ne tikai šāds jautājums uzdot. Protams, ka var uzdot arī jautājums, kas vēl padziļinoši ir šajā tēmā, ko jūs šobrīd apskatieties. Nu, lūk, runājot par daudzveidīgiem uzdevumiem, jā, es pat atļāvos mazliet tev uztaisīt arī mazu špikarīti. Runājot par daudzveidīgiem uzdevumiem, ir tas, ka šeit ir iespēja tātad, kā es teicu, diferencēt šos uzdevumus, tātad dažādiem bērniem, dažādiem līmeņiem iedot katram savu darbiņu. Tāpat bērniņi, kuri prot rakstīt, te gan šajā atvērumā jūs to neredziet, bet atverot grāmatu, jūs redziet, kreisā pusītē viņš var trenēt rociņu,
mazlietiņa rakstīt kaut ko, bet tas bērniņš, kuram tas padodas ļoti labi, labajā pusē dzeltenajā laukumiņā, tātad ir vairāk, kur viņam nodarboties un darboties. Tātad kreiso pusīti bērniņiem, kuri tikko sāk vai kuriem ir mācīšanās grūtības, labajā pusē jau var iedot tiem, kas ir tādi aktīvi un spēcīgāki latviešu valodā, jau rociņu ietrenētāk, tā kā viņam vairāk būs gan ko apgūt, gan ko trenēt. Un pēc teksta, kā mēs runājam, tur ir teksts, ļoti fēni ir, ka ir šie jautājumi. Tātad ir gan daudzveidīgi, gan ir arī tāda sistēma, struktūra, ka pēc tekstiņa būs jautājumi, būs jādomā, būs jārunā. Un arī tas ir tātad kārtējais tāds un viens no veidiem, kā bērniņam attīstīt un veicināt šo te latviešu valodas mācīšanos. Ja mēs skatāmies arī par vērtēšanu, tā ir ļoti aktuāla lieta šobrīd bērnam iemācīties sevi novērtēt. Un ik pēc 6 stundām bērnam ir iespēja tātad sevi novērtēt stapiņā vai, kā mēs sakam, vai snieguma līmenī un izprast, ko viņš ir apguvis, godīgi sev atbildot, tātad tā atkal ir atbildība pret sevi, saprast, ko tu zini, ko tu nezini, un tajā brīdī, kad tu redzi, kā bērns vai arī kā vecāks vai skolotājs, ka bērnam ir vairākās vietiņās S-burts vai T-burts, ir ļoti labi, ja viņš zina, ka pie jums ir jānāk uz konsultāciju, un viņš šo te līmeni var pacelt augstāk. Un ik pa 6 stundām to darot, bērns apgūst tēmu, viņš pēc tam veiksmīgi var izpildīt pārbaudas darbu, un tad mums atkrīt jautājums, kāpēc bērns nevar pārrakstīt pārbaudas darbu, un šis atkrīt visiem uzreiz. Un tas ir veicināts, lai bērns sistemātiski varētu mācīties. Runājot par šo latviešu valodu, es vēl nevaru nepieminēt to, ka te ir arī tā, ka ja mēs skatāmies tīri pēc kompetencēm, tad mums ir apguvām, teiksim, zilbes, kompetence izpildīta. Ķeramies pie nākamās. Apguvām 2 zilbi vārdus, pieņemsim kompetenci izpildīt, ejam tālāk. Iemācījāmies savienot burtus, viss, bet nav jau tā, ka jūs izmācījāt bērnu un tagad par to variet aizmirst. Tāpēc autori ir ielikuši šo iespēju visu laiku atgriezties bišķi pie tā, ko jūs iepriekš mācījāties, un tā tad atkārtošanu nostiprināt šīs zināšanas. Un tas ir arī viens tāds no lielajiem pienesumiem, par ko es esmu ļoti pateicīga, ka mūsu autori ir skolotāji, jo skolotājs ir tas, kurš saprot, kā bērnam pareizāk, labāk to visu iemācīt, un kā atkārtošana zināšana māte, tā nu tas ir. Jā, tātad runājot par stapiņu vēl, ir tā, ka uzdevumos ir ļoti daudzveidīgi, tātad tie prezentēšanas iespējas, tur ir arī zīmē, paskaidro, apskaties, parādi, izdomā. Ļoti daudz tātad bērnam ir šīs iespējas un variācijas arī kā mācīties, kā rādīt, un arī tā bērna katram uztvere savādāk. Varbūt vienam vairāk vajag caur dzirdi, vienam caur redzi, tāpēc ir arī šie brīnišķīgie attēli, kas tā kā paskaidro un papildina vēl šo vielu. Citam varbūt tas ir vajadzīgs vēl kādā citā veidā, tā kā ļoti daudz interesantu lietu ir ietvert grāmatā, kas tieši paredzēti, lai bērnam būtu vieglāk apgūt šo visu, un lai jums nebūtu jādomā no jauna nekas. Nu, lūk, kā jau es teicu, vecuma posmam piemērotu valodu, te ir skolēniem saprotama. Ja ir vajadzīgs papildinājums, te ir brīnišķīgas vārdu bankas šajā grāmatā, jēdzienu skaidrojumi, tā kā ir dots arī par to, ka zināšanas ir, bet vajag paplašināt, pavairot. Un ja mēs skatāmies arī par secīgumu, tad mēs redzam, ka šeit ir ļoti secīgi parādīts, kā var veidot šo uzdevumu, kā risināt. Tad ir visādi ceļi parādīti, kādā veidā to darīt. Un tas ir ļoti svarīgi skolēnam zināt, jūs to ziniet, bet arī vecākiem. Citreiz mēs mēdzam vecāki gribēt palīdzēt bērnam mācīties, gribēt palīdzēt viņam izprast, bet mēs bieži vien nezinām, kā skolotājs to dara.
Bet tajā brīdī, ja man ir šie mācību līdzekļi bērnam, es arī kā vecāks redzu šo ceļu un varu sēdot blakus redzēt, kā manam bērnam tas iet uz priekšu, kā viņš atkal cīnās ar nākamo uzdevumu, kādā veidā viņš to dara. Tā kā mācību grāmata ir izveidota ļoti saistoši jebkuram bērnam ar jebkādām iemaņām un ar tendenci tikai un vienīgi uzlabot šīs iemaņas. Un jums ir iedots instruments, ar kuru jūs varat diferencēt, piemērojot katram bērnam, teiksim, savu līmeni. Un, ja mēs skatāmies uz darba burtnīcu, tad 1. klasē it īpaši uzmanība tiek pievērsta tieši rokraksta veidošanai, tad treniņam. Zinām, bērns atnāk no pirmsskolas, cits lieliski raksta, bet cits nemāk ne šķērs, ne pildspalvu īsti noturēt rokās. Un tad ir tā, tā 1. klasa tāda intensīva ar to, lai trenētos rociņa. Kā arī ir ļoti daudzveidīgi uzdevumi, jūs redziet, tātad, lai šo vielu nostiprinātu, tātad katram ar savu iespējamo metodi, lai viņam būtu interesanti un saistoši, jo mēs gribam, lai bērns iemācās mācīties un lai tas viņam patīk un padodās. Tā kā, darba burtnīcā mums ir arī šādas lietas, kas ir ļoti labi arī 1. klasē, ka 1. klases darba burtnīcā jūs redzat, ka sākumā 1. daļā katra cilpiņa burtiņš ir rādīts ar bultiņām, kā zīmēt, kā pareizi. Un tas ir ļoti svarīgi, jo mēs zinām, ka bērnus bieži vien vecāki, vecmāmiņas, krustmātes vēlas pamācīt pirms skolas, iemācīt burtus. Un tad gadās tā, kā ar tiem šoferiem, ka mēs iemācam braukt, kā mācam mēs, un tā, ka viņi aiziet pie instruktora, tad izrāds nekas nav pareizi. Un lai šādi nebūtu, šādas lietas nebūtu, tad te ir parādīts, kā tad to darīt pareizi, un kad bērns aiziet uz skolu, tad viņš jau zina, kā tas ir jādara. Vai arī es gribu iemācīt, tad es sēžu blakus un saku, kā bultiņu iet, mēģinu šādā virsienā. Tā kā ļoti daudz arī dažādu tādu priekšā pateiktu lietiņu ir ietverts šajā grāmatā, lai atvieglotu darbu pilnīgi visiem. Un, ja mēs skatāmies arī uz starppriekšmetu saiknēm, tad latviešu valodā tās ir gan ar sociālām zinībām, ka mēs pieņemsim, varam pateikt, lai pastāsta par skolas kārtību. Kāda ir tava 1. klases stundu kārtība, kā tev kā skolēnam ir pienākumi, tiesības, dabas zinībās, tās ir sasaistas, tas ir dizainā tehnoloģijā, tā ir sasaista, piemēram, apsteigumu kartiņu taisot, ja? Arī sasaistam ar dizaina tehnoloģijām. Svešvalodas, tas ir tajā brīdī, kad mēs mācāmies par svešvalodu attīstību vispār, ka ir citas valodas. Un tas viss ir ietverts arī tātad šī starppriekšmetu saikne mūsu pašu latviešu valodas 1. klasē. Kā arī šeit ir caurvīja prasmes, un ja mēs skatāmies, tad kritiskā un domāšana problēma risināšana, tā ir spēja izvērtēt, analizēt. Ja? Tātad tas varbūt pamatot kaut kādu savu viedokli, ka viņam pajautā, kā tu risinātu šo situāciju, vai kā tev šķiet, vai bija pareizi tā darīt, izlasot lasām tekstiņu, un bērns uzreiz tātad šo prasmi attīsta, runā, stāsta, domā. Tad ir digitālās prasmes, kuri meklē kādu papildus informāciju. Tātad mēs arī iesaistam šīs caurvīja prasmes latviešu valodā. Pašvadīt mācīšanās, tā ir arī vistiešākā veidā saistīta ar latviešu valodu, piemēram, izveidot dialogu ar draugu. Ja, tātad tu zini, ka tev jābūt dialogam, ideja tev ir, tagad tev jāsaplāno, kādu dialogu es veiciešu, kādus jautājumus uzdošu, tagad tu ar to klases biedru taisi dialogu, un pēc tam tu izdomā, sanāca man tas dialogs vai ne. Tātad viss vienkāršākais veids, kā mēs redzam šīs caurvīja prasmes, tieši pašvadīt mācīšanās notiek. Un, ja mēs ejam tālāk, tad ir tas mācību līdzeklis, ko šodien es jums uz rokas neiedodu papīra formātā. Tā ir skolotāja rokas grāmata 1. klasē. Un kas te ir svarīgs? Ka skolotāja rokas grāmatā jums būs resursu saraksts,
tātad no kurienes ir ņemt materiāli, kur jūs vēl varat paskatīties papildus. Tur būs pārbaudas darbi, tas, man liekas, ir tāds saldais ēdiens arī skolotājiem. Ne tikai pārbaudas darbi, bet tur būs arī snieguma līmeņa apraksts uzreiz, kā arī katras stundas tematiskie plāni. Tātad pilns šāds komplekts, lai jūs, jebkurā brīdī, atverot grāmatu, varat kvalitatīvi novadīt stundu, kvalitatīvi veikt pārbaudas darbu un tātad šos te rezultātu snieguma līmeņus redzēt. Vai, kaut kas tur skrēja, es atvainojos. Jā, nu lūk. Tagad, kā jau es minēju, mums procesā ir 2. klase latviešu valoda, tā kā uz septembri sākam jau gaidīt. Un vairāk par latviešu valodu 2. klasē es palūgšu pastāstīt autorei Ievai Kulei Zīlei, kas mums ir 85. skolas sākuma skolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, un pie virsa viņai vēl ir 3 brīnišķīgi puikas. Tā kā Ievi, nāc, vārds tev. Jā, paldies. Esmu viena, tāpēc, ka mana iecerētā pāriniece man mazliet atteica, un es uzskatu, ka šāds darbs ir jādara divatā ar cilvēku, ar kuru sastrādāties. Ir cerība, ka varbūt man izdosies, man uzveicinās vēl kādu grāmatu rakstīt, un tad man neatteiks, ja? Bet par saturu. Tātad. Mums, protams, ir jāietur stils tieši tāpat kā 1. klasē. Mēs nedrīkstam ļoti atšķirties, un 2. klasē mēs ievērojam to pašu visu, kas ir darīts 1. klasē, bet, kā jau jūs redzat, arī tur ir rakstīts, mēs ievērojam pēctecību, un mūsu grāmatā ir 2 atceries. Viens atceries nozīmē to, ka mēs atgādinām to, kas ir mācīts 1. klasē, un tajā brīdī mēs, piemēram, mācāmies kaut ko mazliet padziļināti, un mēs norādām, atceries, mēs to mācījāmies 1. klasē, tev tas jau ir zināms. Un tad ir maza atgādnība, ko tad mēs mācījāmies 1. klasē, lai gluži nav jāzīmē, kas tas īsti ir bijis. Un mums ir 2. atceries, kas, protams, nozīmē to, ka mēs mācāmies to, kas mums ir jābūt 2. klasē. Un vēl viena sadaļa, kas mums ļoti patīk, ir vai zināja. Tā gadījās gluži neviļus, jo viens no tekstiem ir par Gīzes piramīdu un Bābeles torni, un tad radās doma, kāpēc gan bērniem nepastāstīt, kas tāds ir. Jo tas tekstā ir, viņiem tas neko neizsaka, un tad tika radīts mazs paskaidrojums, kas laiku pa laikam tekstā parādās, lai veicinātu izziņu. Tāpat kā mums bija liela diskusija, ko mēs darām ar divskaņiem. Mēs zinām, ka divskaņi patiesībā ir vairāk nekā mēs mācāmies. Un jūs arī redzat šajā ekrāna uzņēmumā, ka mums ir vajadzīga zināja, ka patiesībā ir 12 un ir vēl 4 divskaņi, kurus mēs nemācāmies. Kāpēc tas tiek darīts? Tāpēc, ka arī es mācījos skolā, arī es mācījos augstskolā, un dažos brīžos kāds brīnums vēl, ko mēs nezinām. Un lai skolāniem būtu skaidrs, ka tie divskaņi ir vairāk, tad viņiem ir maza norādīt uz to, ka ir vairāk, lai pēc tam nerastos sajukums. Tāpēc ir mazliet vairāk. Tālāk. Tad, jā, kas tad mums vēl ir tāds ļoti īpašs? Mēs, kā jau te, patiesībā man ļoti grūti kaut ko Lindai stāstīt, jo Linda visu ir izstāstījis. Mums vēl ir tas, ka ir vairāk teksta, ir garāki teksti, vairāk attēlu. Nekā vairs nav. Nav, jā. Nav, es redzu, tev ir spikerīts, es redzu, ka man tur vairāk nekā nav. Bet vēl ir tas, ka uzdevumi ļoti mērķiecīgi ir sasaistīti ar tekstu, par kuru mēs lasījām. Tas nozīmē, ka ļoti bieži ir jādarbojas tieši ar konkrēto tekstu. Arī bērni mums ir, mēs turpinām bērnu virzību, mēs atklājam viņu intereses, ko viņi dara, ko viņi ir piedzīvojuši, kas viņiem patīk, kas viņi vēlētos kļūt. Un laiku pa laikam būs arī uzdevumi, kas nav tieši saistīti. Piemēram, šobrīd mūsu darba maketā nesaistīta ar tēmu ir norādi pasvītrot darītāju, jo mēs virzāmies uz to, ka būs teikuma priekšmets un izteicējs, un jau ir uzdevums pasvītrot ar vienu svītru darītāju. Un tad, kad mēs mācīsimies par teikumu priekšmetu un izteicēju, jau būs radies ieradums, ka mēs mākam atrast to, kurš teikumā kaut ko dara. Nav gluži jāpaskaidro, bet jau ir saprotams, ka tas varētu kaut kas būt. Līdz ar to, ja mēs es ar savu grāmatu esmu kā tilts uz 3. klasi, par to visu mācījis jau daudz labāk, un skolēniem būs daudz vieglāk, jo viņi zinās. Arī mums ir daudz atgādņu, un arī mums būs atgādņas gan priekšējā iekšā, gan aizmugurējā iekšā.
Nu, es sapratu, ka tu vedināsi ļoti daudz savā grāmatā uzzināt tālāk un nebrīnīties nākotnē. Jā, mums ļoti patīk mūsu rubrika vai zināt. Mēs ļoti priecājamies. Tā sanāca nejauši, bet mums pašām. Varbūt tas ļoti Es patīk. sapratu, tur ir mīkšķis, ja? Nu, lūk. Kā jau minēja arī 3. klases latviešu valoda, ir plānā šajā gadā. Tā kā uz rudeni plānojam jau pirmās daļas, un ziemas laikā būs arī otrās. Tā kā, jā, par to es arī gribēju pateikt, iepazīstināt jūs ar autoriem jau. Ir autoru kolektīvs, Inga Strēlniece un Sandra Stubur no 72. skolas. Dāmas, paldies, ka pievienojāties mums. Jā, skatieni uzreiz ir zālē, man ļoti patīk to redzēt. Un, ja mēs runājam par mācību līdzekļiem, jūs jau ziniet, ka mums ir digitālo materiālu krātuve. Un tā ir krātuve, kurā mēs izvietojam pilnīgi visu, ko esam radījuši. Katru mācību līdzekli, tā ir grāmata, tā ir darburnīca, skolotāja grāmata, un tā ir iespēja arī rādīt tātad bērniem digitālu stāfeles mācību grāmatu. Tā ir iespēja izdrukāt pārbaudas darbus, iedot bērniem. Tātad jums ir iespēja digitāli šo visu redzēt, arī izmantot kā metodisko materiālu, kādu vēl citu mācību līdzekli, varbūt kādās situācijās. Un šo te digitālo mācību līdzekļu krātuvi, protams, mēs papildinām, jo mums ir ļoti liela plāna, kā jūs redzējāt jau šajā gadā 1. un 3. klasē. Tā kā viss, ko mēs arī veidosim nākotnē šajā digitālajā krātuvē, parādīsies. Un tie, kam ir digitālo materiālu krātuve, parasti tiek pie visiem materiāliem ātrāk nekā tie, kas to neabonē. Jo kamēr mēs pēc tam aizvedam uz tipogrāfiju, kamēr tipogrāfija izdrukā, citi jau pāris nedēļas izmanto digitālā krātuvē jaunos mācību līdzekļus. Tā kā noteikti, kā saka, piesakiet savās skolās, lai jūs tad esat tās pirmās un pirmie, kas redz visas mūsu jaunums. Tāpat mums ir vēl viena lieliska ziņa, pirms sāksies jums meistarklase. Mēs jūs aicinām uz mūsu izglītības fórumu, uz lielu krāšņu fórumu tieši jums skolotājiem un pavasarī, tad, kad jums visvairāk tas C vitamīns ir vajadzīgs, lai ne tikai labi nobeigtu gadu, bet arī zinātu, ka gribēsiet turpināt nākamā gadā septembrī. Tas būs brīnišķīgs fórums 12. martā. Šajā gadā, kur jūs visus aicinam pievienoties mūsu 7 lekciju kursam, 4 profesionālo pilnveids darbnīcām, un tā tad būt 12. martā visu dienas garumā kopā ar mums mācīties, izzināt, pasmieties, panašķoties, papriecāties par dāvanām un vienam ar otru parunāt un pabūt kopā visiem. Tā kā aicinam jūs uz Rīgu 12. martā un priecāsimies redzēt. Un ir tāda iespēja, ka mēs esam 4 klientu vadītājs un esam visu Latviju sadalījuši krustu šķērsu un ar ļoti lielu prieku braucam ciemos uz skolām. Tikties ar skolotājiem klātienē, un tas nozīmē, ka klātienes laikā mēs skolotājiem pastāstam par katru mācību līdzekļu, ko autors ir ielicis tajā, kādā veidā šis līdzeklis darbojas, strādā, kas ir īpaši katrā no viņiem, ar ko tie ir atšķirīgi, ar ko tie palīdzēs jums ikdienas darbā. Un skolotājiem ir iespēja klātienē visus šos mācību līdzekļus apskatīties, izšķirstīt, un tad jau dod ziņu saviem bibliotekāriem vai direktoru vietniekiem vai direktoriem, ar kuriem mācību līdzekļiem viņi gribētu strādāt tālāk. Un šī ir bezmaksas vizītes, tās ir klātienes vizītes, kur mēs vienkārši ejam un rādam savus mācību līdzekļus, jo mācību līdzekļi ir iegādājumi vai nu mūsu internetu veikalā, bet parastos veikalos nav. Tāpēc, lai redzētu klātienē, esam ceļā pie jums. Nu, lūk, un došu atkal Ievai vārdu, un Ievai būs tēma par latviešu valodu. Vairāk viņi paskaidros vēlāk, un viss izstāstīs jums vēlāk. Jā, tad man ir uzticēta jūsu izklaidēšana mazliet. Es mazliet izmantošu Lindu Kurvīgo špīkeri, jo viņi te ir salikus visu skaisti. Tad nu tā, kāpēc šeit ir lasīt intereses veicināšana, jo mēs saprotam, ka latviešu valodas stundās mēs diezgan daudz lasām, bet tas tiešais saistījums būs vēl pēc uzdevumiem, kad mēs apskatīsimies, ko mēs varam veikt stundās.
godīgi teikšu, tas ir mazliet saistīts ar manu bakalaura darbu, kuras veicu 3. klasē. Šie skolēni joprojām atceras mani ar labi, jo mēs katru stundu ļoti daudz lasījām. Tad mēs mācījāmies un runājām par maizes tēmu, un šie paši skolēni nākamajā bakalaura darba tēmā jau 5. klasē man mīlēja, jo mēs runājām par sālsmaizi. Bet tas vēlāk. Es domāju, ko jums parādīt, ko mēs varētu darīt jēgpilni, kā mēs tagad teikt. Un tad es sapratu, kāpēc man jāmeklē kaut kur tālu, jo mums ir grāmata pieejama, un tad es esmu sagatavojis to, kas mums tur ir iekšā. Tātad man arī šobrīd ir 1. klase, un kas ir pats svarīgākais 1. klasē ir iepazīšanās. Tāpēc arī ir šis atvērums, un mēs liela daļa 1. klases skolotāju, ko darām, lūdzam viņiem rakstīt savus vārdus, lai mēs spētu ātrāk iegaumēt, kā nu katrs sauc. Lūk. Un tas nav tikai iepazīties, nav iegaumēt vārdus, jo mēs skatāmies, kādi tad mums ir tikuši tie jaunie bērni. Un es strādāju skolā, kur vienā korpusā mums ir bērndārs, un es labprāt, tad, kad man ir 3. klase, jau dodos uz bērndāru izlaidumu un skatos, kas tad pie manis nāks mācīties. Ja, un novēroju, kas man sagaida, bet, protams, pēc ļoti liela nejaušības principa tiek sadalīti bērni. Un mēs, ko darām, mēs novērojam gan to, kā viņi uzvedās, ko viņi prot, arī vārdiņš liecina par to, ko viņš māca. Tie, kas ir centīgie, protams, kā mēs redzam, Alise, pirmajā variantā ir uzrakstījusi ar rakstītajiem burtiem, jā, skaisti viss ir, un pēc tam ir drukātie lielie burti. Tas arī liecina par to, cik gatavs bērns ir rakstīt. Un tad tālāk. Un lasīšana. Tieši tāpēc šeit ir lasi vai klausies. Šo principu ievērojam arī 2. klases 1. daļā. Šobrīd arī ir tas mazais pikrīt skolotājiem lasi vai klausies, jo mēs arī zinām skarbo patiesību, ka neviens skolotājs iznākot ārā no augstskolas nav ar savu koferīti, viņiem nav savu metodiskie materiāli, ir kādas ieskicējums. Un ieskatoties šo, tad ir skaidrs, ka pie kāda apmulsuma brīža, kā jau Linda teica, mēs paskatāmies, lasi vai klausies. Jā, es biju solījis, ka ievadam būs smieklīgs atgadījums par manu 1. stundu latviešu valodas stundā, bet šis būtu ļoti sasaistīti. Ļoti negaidīti nonācu skolā stundās, sapratu, ka viss ir lieliski, latviešu valodu tikšu galā, matemātika tikšu galā, vispār nekur nav problēmas. Bet manā atmiņā bija palikusi vidusskolas latviešu valoda. Es atvēru grāmatu. Un man bija panika, ko man ar to visu darīt, jo tas nav tas, ko es atceros latviešu valodā. Beidzās stunda. Ļoti laimīgi izturējuši 40 minūtes, gāju pār gaiteniem pie kolēģis un prasīju, ko man ar to darīt. Jo es neesmu pie šī visu pieradusi. Un tad arī šajos gadījumos ir tiešām skolotājs, kurš ir negaidīti nonācis praktiskajā praksē, nevis vienkārši augstskolas praksē. Tad te ir pateikts priekšā, kas ir jādara, lai nav šis apmulsums. Jo man ir bijusi arī pieredze ar vecākiem, kuri man saka, kāpēc pierakstos sākumskolā nav teorijas. Arī šeit es saprotu, ka vecāki atceras savu vidusskolas latviešu valodu, kur bija teorijai galā. Bet sākumskolā ir šis joks, ar kuru es apmulsu, kāpēc man ir jālas pasaciņa, kur ir latviešu valoda. Tad skolotājiem šis palīdzēs un arī vecākiem. Tas viss veidos, lai viņiem nerastos jautājumi, kur viss ir. Tālāk. Tātad arī šeit lasi vai klausies, protams, pēc situācijas. Es domāju, ka sākumskolas skolotājiem nojūstās, ka klases audzināšanas stundu vienreiz nedēļā īsti nekam nedara, jo mēs ko darām? Mēs audzinām savus bērnus katras 5 minūtes stundas sākumā. Ja? Diemžēl tā ir. Un līdz ar to tad reizēm var būt kāds notikums, kuru dēļ nebūs lasīs skolotāji, jo stundas laikā ir jāpagūst. Un, protams, šo var arī izmantot tādā ziņā. Mēs varam variēt šajā gadījumā. Ja mēs novērojam, ka kāds skolēns jau māk lasīt, un ļoti teicam lasīt, arī es to izmantoju, un tad es saku, lūdzu, lasīs tas un tas, jo viņam sanāk raiti lasīt, un es arī bērniem paskaidroju, diemžēl mums nav tik daudz laika, lai mēs varētu ilgi un lēnām, mums ir jāstrādā raiti. Lūk. Tātad arī dinamikas novērošanā, kā jau teicu, 1. klase, un man ļoti patīk atzīmēt e-klases sistēmā katru dienu, cik labi katrs lasa, liekot viņiem stap līmenī kā pakārtoto vērtējumu burtiņu, un tad es novēroju to, ka viņi kļūst centīgāki, jo viņi zina, ka tajā dienā e-klases dienas grāmatā viņiem būs burtiņš, un vecāki vai nu uzslavēs, vai nu pastrādās, lai būtu labāk.
Šobrīd es šo vērtējumu lieku vienreiz nedēļā procentu izteiksmē, bet tā ir iekšējā skolas vienošanās. Citādi mans žurnāls, iedomājieties, cik bija ļoti raips, jo es tiešām ļoti centīgi un es nevērtēju tikai latviešu valodas stundās. Es vērtēju arī matemātikā, es vēru šo vaili vaļā, liku šos punktus un viņiem katru dienu pildījās vairāk vai mazāk, un tad es arī redzēju, man vieglāk saprast, kurš bērnam ir P-burtiņš, tātad es viņu kādu laiku lieku mierā, un tiem, kuri neprot lasīt, tad es viņam lūdzu lasīt biežāk. Šobrīd klasē ir 3 nelasoši bērni. Ne, nu jau būs 2. Jā, 2 nelasoši bērni, un tad viņi tas nosacījums lūdzu nosauc vismaz burtus. Lai mums ir šī virzība, un arī tātad mēs nonākam pie tā, ka tā ir dinamika, kas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc, protams, arī svarīgi, lai grāmatā burti būtu viegli uztverams, saprotam un nerastos jautājums, kas tas ir, jo ir tie īpašie R burti, kur izskatās pēc K burti, kur izskatās pēc R burtiem, un viņi bieži jauc un lasa nepareizi. Tad nu tas par to. Tālāk, lasi, stāsti vai raksti. Šo es izmantoju visai bieži. Šobrīd esmu ļoti priecīga, kā mana 1. klase diezgan labi raksta. Veicu arī eksperimentu. Mēs zinām, vecāki mums ir dažādi, dažiem nepatika, bet mana 1. klase sāka rakstīt līniju burtnīcā jau oktobrī. Sākām mēs vienkārši ar datumu. Katru laiku, pa laikam reizi 2 nedēļās, vienīgais lūgums no viņa puses bija uzrakstīt datumu. Un tad, kad kāds negribēja rakstīt, tad es viņam teicu, nu, mums būtu jādara tikai janvārī, un tad viņi šobrīd jūtas ļoti lepni, jo mēs jau stabili pildām ilgāku laiku uzdevumus līniju burtnīcā. Tad, nu, kāpēc ir stāsti vai raksti? Ja mēs redzam, ka skolēns spēj vairāk nekā prasīts, un viņš tiešām ir labi sagatavots, un mēs zinām, ka ir ne tikai problēma ar to, ka ir vāji sagatavot bērni vai ar mācību traucējumiem, mācību grūtībām, mums ēnā vienmēr, diemžēl, paliek tie skolēni, kur ir spējīgi. Un šajā gadījumā arī manā 1. klasē ir viena meitene, kurai ļoti patīk latviešu valoda, viņa vienkārši ir ļoti liela azartā, tad es viņiem vienmēr saku, lūdzu uzrakst burtnīcā. Un tad mēs arī varam izskatīt gan pēc šīs audzināšanās 5 minūtes vai kopumā teikt uzrakstiet šo burtnīcā. Jā, ir lūgts stāstīt, bet viss notiek raiti, mums vienmēr ir iespēja ne tikai stāstīt, bet ierakstīt burtnīcā. Jā, tātad neaizmirstam par skolēniem ar augstākām prasmēm. Viņi var ne tikai stāstīt, viņi var uzrakstīt, un reizēm, ja viņi ir uzrakstījuši atbildi, tad viņiem var piedāvāt izdomā kādu teikumu un papildīt tālāk. Un diezgan labprāt viņi arī to dara. Un tad ir lielais jautājums, ko var izdarīt. Tātad, neatkarīgi no klašu posma un rakstīšanas uzdevuma posma un rakstīšanos uzdevumos var papildināt ar citiem nosacījumiem. Piemēram, tad ir šeit atbildes jautājumiem. Mēs atkal varam piedāvāt nevis atbildēt mutiski stāstīt, bet arī uzrakstīt. Un tad, piemēram, var izdomāt tā, ka par pirmo teikumu par pirmo attēlu vairākus teikumus uzrakstīt. Var piedāvāt, ja mēs esam mācījušies iepriekš par skaņām, iekrāsot konkrētas skaņas. Ja mēs mācāmies par teikumu priekšmetu un izteicēju, mēs varam jau veicināt, lai izdara to. Ja tas ir mācīts iepriekš, arī pirms tam var atkārtot visu, tad viens attēls, atkarībā no situācijas, mēs varam dot daudz vairāk. Domāt, ko mēs varam atkārtot un ko mēs varam nedaudz ievirzīt uz priekšu. Ja mums plānots pēc, piemēram, 2-3 nedēļām mācīties par lietvārdu, tad varētu veicināt iekrāso visu to, ko var sataustīt. Tad skolēnu uzdevums ir šajā tekstā savā teikumā meklēt to, ko var sataustīt un iekrāsot kā lietvārdu. Tad viņam arī jau rodas neliels ieradums un sapratni par to, kas ir lietvārds. Protams, var arī stāstīt, var veicināt un lūgt uzrakstīt stāstījumu. Bet, jā, šis ir, protams, no 1. klases, bet jebkurā gadījumā būtu jāmēģina un jācenšas atrast, ko vēl ar to visu darīt. Kādas ir iespējas. Un mēs arī apzināmies, ka nevienmēr visi pērk pilnu komplektu ar darba burtnīcām, un tad atsevišķi tas varbūt kā papildu uzdevums, ja pilda līnija burtnīcā. Tālāk. Un kas tad varētu vēl šeit būt? Tad pasvītro vārdu, kas nosauc darītāju ar vienu svītru. Tā ir neliela ievirza tālāk. Tas ir skolēniem, kuriem patīk darīt kaut ko daudz vairāk. Pasvītro vārdu, kas nosauc veikto darbību ar 2 svītrām. Un izdomā stāstu, apraksti skolēnu, nosauc situāciju, raksturo emocijas, raksti teikumus, raksti vārdus,
pastāst varbūt galveno domu vai par kādu tematu teikumu, konkrētais attēls. Ir visnotaļ daudz un dažādu iespēju, kā to darīt vairāk. Protams, ar nosacījumu, ka mums ir jāskatās, lai to spēj izdarīt visi. Ja kāds nespēja tik raiti rakstīt, protams, šim skolēnam vienmēr pastāv iespēja stāstīt. Tā. Un, piemēram, šeit. Izraksti vārdus, noteikti kaut kādus konkrētus vārdus, atkal mēs varam nosaukt darbību, varbūt krāsu, varbūt vēl kaut ko citu. Iekrāso atšķirīgās krāsās vārdus, kas sāks ar to pašu skaņu, izdomā un uzraksta teikumu. Piemēram, uzraksti 3 vārdus pēc kārtas ar vienu un to pašu skaņu, vai arī mēs zinām šo ķēdītes uzdevumu, ka, lai nākamais vārds sāks ar iepriekšējā vārdu pēdējo burtu vai skaņu. Ko vēl var izdarīt? Diemžēl, tad, kad man tematiski bija iespēja braukt, tad, diemžēl, bija Covid laiks un mums nebija īsti iespējas tikt un bija sarežģīti nokļūt uz šo muzeju, bet mēs zinām, ka mēs varam doties kaut kur ārpus skolas tematikas ietvaros. Dainu skapis un tā aplūkošana varētu būt interesanti mūsdienu bērniem, kur ir pieraduši skrolēt ekrānu. Izrādās, ka tur ir liels skapis ar daudz mazām kartītēm. Un uz katras kartītes ir kāda tautas dziesma. Un, kā mēs zinām, diezgan daudz muzeju pāriet ar šo interaktivitāti. Ir dažādas ir ekrāni, ir paslēptas lādes, izvelkamas, savienojamas. Ir arī diezgan azartiski gidi, kur māki interesēt un stāstīt par notiekošo. Un tas varētu būt arī, protams, kā mēs to teikt, dekorācija mājiņa, izbraukt no ierastās vidas un apskatīt, kas vēl ir iespējams. Un ne tikai Rīgā mēs zinām, ir šie muzeji, uz kuriem var doties, bet es domāju, ka tas varētu būt visnotaļ interesanti un vēl jau vairāk sasaistot ar to, ja gidam izstāst, ka mēs esam ko līdzīgi mācījušies stundās, tad viņi mēdz pasniegt to skolāniem kā viņu priekšrocību, ka viņi ir mācījušies, un tad mēs zinām, ka kuram gan nepatīk, ka viņi paslavē, ka tu jau to zini, un mēs pamācīsimies vairāk, tad viņi jūtas ļoti gandarīti par notiekošo. Tā. Un resursi. Pieļauju, ka vairākām skolām jau šobrīd ir pieejami Chromebooki, un tas nozīmē, ka ir arī datorika. Ir šīs pieejas un var mēģināt dot arī sākumskolā jau darboties ar tiešsaistes resursiem. Maniem skolēniem parasti ļoti patīk e-pupa, jo tur ir ļoti krāsaini šķirkļi, ļoti skaisti attēli, ļoti ir paskaidrots, tur sākotnēji tad ir attēls, tad ir dots vārda skaidrojums, ir dotas kādas ir skaņas vārdā. Ir norādīts, kādai vārdšķirētas pieder, un ir arī iespēja uzzināt, kādi teikumu locekļi var būt konkrētais vārds. Tas nozīmē, ka šis viens vārds ir ievietots teikumā gan kā teikuma priekšmets, gan kā izteicējs, apzīmētājs, papildinātājs un visi citi locekļi. Ja? Ļoti jauks resurss un krāsains, piemērots skolāniem. Valoda iLab, tā ir, kā mēs saprotam, arī tas Latviešu valodas aģentūras un Latvijas Universitātes mākslīgā intelekta laboratorijas darbs. Tur ir mazliet vairāk teorijas. Šobrīd sākumskolai un pamatskolai pieejamie resursi, diemžēl, tehnisku iespēju dēļ nav pieejami. Tur ir nepieciešama lejuplāde, jo mainās tehniskās iespējas. Bet jā, tā kā es arī esmu students statusā, tad docētājiem, kuras ir līdzatbildīgas par šo valodu iLab, norādīja, ka es labprāt gribētu, lai atjauno, jo caur Google meklētāju, caur kreiso ieeju šim tam var piekļūt klāt un ir diezgan interesanti uzdevumi, piemērot sākumskolai. Tā kā ir ļoti liela cerība, ka arī sākumskolas līmenim tas tiks atjaunots. Arī spēj tādi kā interaktīvie teksti atklikšķināt pareizo atbildi, tur ir teikumiņi, tur mēdz būt arī kaut kas ar skaņām. Tā kā jā, nav pieejams tieši, bet ir ļoti jāmeklē no aizmugures, tad nepateikšu visu, bet tas, ko esmu redzējis, man ļoti patikās. Mācies ir man mīļākā sadaļa. To es izmantoju datorikās, tad, kad mani skolēni ir visu ātri paveikuši, viņiem ir apnicis, viņi, protams, grib atvērt savu spēlītes, un tad manā klasē ir atļauts tikai iet mācīties un arī lasāmkoks. Lasāmkokā gan ir mazāk, tur arī bija mazliet vienbrīd netik ļoti viegli pieejams,
bet mācījies ar Latviešu valodas aģentūras resursu, kurā ir dažādas interaktīvās spēles, veidot teikumu, ievietot vārdu, klausīties un var darboties. Tur ir sadalīts, ja es šobrīd nemaldos, 3 vai 4 līmeņos atbilstoši vecumposmam. Sākuma skolā ir viens vecumposms, bet mums kā sākuma skolas skolotājiem neviens neliedz izmantot arī pirmsskolē paredzēto. Un tas pat lieta nodara skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības. Un, protams, valodas rokas grāmata, mēs to saprotam, ka tas ir ļoti, ļoti teorētiski un vairāk pamatskolas beigām vidusskolē, bet mēs zinām, ka arī dažkārt mēs skolotāji vakaros apmūstam. Mums ir vajadzīga kā teorētiskā palīdzība, un tad tur varam ieskatīties. Ja mēs runājam par teorētisko palīdzību, tad ir tā, ka tas arī ir joks no dzīves. Man ir 2 klases dabaszinības, un pie 30. darba es domāju, ka rīts tiešām raksta ar C. Viņi mani pārliecināja, un tad es sapratu, ka man ir jāpārbauda, vai tiešām viņiem tomēr nav taisnība. Ja? Tad, jā. Protams, mēs arī zinām teizauru, un docētājs jautāja, kāpēc teizaurs tik bieži izmantots tiek. Un tad es viņām paskaidroju, ziniet, skolotāji mēdz apmūst, jo skolēni mēs tos jautājumus uzdot tik sarežģīti un tik pārliecinoši, ka viņiem ir taisnība, jā. Tad mēs tomēr to teizauru izmantojam gan pareizrakstībai, gan vārdu skaidrojumam, jo dažkārt arī mazie pajautā kādu vārdu, kuram varbūt viņam nebūtu jāzina. Un viņi, protams, grib skaidrojumu te un tagad, un mēs kā skolotāji nedrīkstam neatbildēt, tad mums ir teizaurā jāpaskatās, ko tad šis ne tagad vārds nozīmē, lai mācētu viņiem paskaidrot viņu valodā, kas tas tāds īsti ir. Bet brīžiem šķiet, ka viņi zina daudz vairāk nekā viņiem vajadzētu zināt, jo tas ne par latviešu valodu. Man bija skolēns, kurš uzrakstīja pie dzīvības pazīmēm, ka dzīvās būtnes dzemdē bērnus. Tātad viņi zina, nav nemaz tik traki, nevis vairojas, bet dzemdē bērnus, tā bija vairošanās pazīme. Tālāk. Tā. Nu, lūk, es izvēlējos īsu tekstiņu, un es domāju, jūs tagad varētu padomāt, kā dažādi var izmantot vienu tekstu. Domāju, ka arī otrpus ekrānam varētu padomāt un ieteikt, kā mēs varam šo vienu tekstu izmantot, izdomāt uzdevumus, atbilstoši sākuma skolas līmenim. Jā. Kādi būtu jūsu ierosinājumi? 2-3 minūtes, jā. 2-3 minūtes. 2-3 minūtes. Meklēt dažādus teikumus pēc izteikuma mērķa un iekrāsot. Jā, tātad atrast teikumus pēc izteiksmes veida, un es izskatās, ka šis teksts ir ļoti pateicīgs, lai varētu arī meklēt izsaukuma teikumus un jautājumu teikumus. Nebieži tā gadās, vai ne? Darbojošās personas. Lasa, domās, ilustrē, domā turpinājumu. Un, ja vēl mums pēc tam ir vizuālā māksla, tad šis teksts vispār kļūst izcils, jo mūsdienu bērniem es jūtu, ka viņiem patīk, ja ir kaut kas priekšā, kā paraugs, un tad viņi nedomā paši, un šis būtu atveram latviešu valodas grāmatu, vai tā kā mums ir pieejami digitāli resursi, ja? Mēs uz ekrānu uzliekam šīs lapas atvērumu, atstājam viņiem pasaciņu. Nu, protams, mākslinieces ilustrācija varētu mazliet traucēt, bet lūgt viņiem ilustrēt. Jā, vēl kādā. Bieži liek prognozē pēc ātrāk, par ko būs teiks. Jā. Tas viņiem arī patīk. Man gribētu teikt, tā traucīt. Jā, mēs, protams, uztaisīt ekrānu uzņēmumus, nelicenzēt, jā? un aiztaisīt cieta attēlu un uzlikt uz ekrānu viņiem visiem kopā, jā? Izdomāt virsrakstus. Bija Zomā, mums bija. Izdomāt virsrakstus. Izdomāt virsrakstu. Lielākiem bērniem izdomā turpinājumu, ne? Izdomā turpinājumu. Jā, tad viens teksts var izdarīt diezgan daudz un varbūt gan radošs, lai mēs varētu izdarīt vairāk. Nu, ko? Tad tālāk. Šis
Projekts manā pārziņā nonāca tāpēc, ka pirmo audzināmo klasi es paņēmu, man uzticēja mācīt pēc rudens brīvlaiku, un pirms tam klasē bija izdevniecības liels un mazs mūsu mazā biblioteka, varbūt kāds ir piedalījies, sākumā tur ir viens vagoniņš, un tad lokomotīvīt, un tad tuvojas katram skolānam ir savs vagoniņš. Bet es novēroju, ka maniem skolāniem tas nerada azartu. Tie, kas lasa, tie lasa, bet pārējie, nav nekādas intereses. Un tad es domāju, kā es viņus varētu iesaistīt, jo man jau, protams, ir svarīgi, lai visi lasa. Un tad es viņiem jautāju, mēs varētu izveidot jaunu sienu, bet ko jūs gribētu? Un tā kā man patīk zīmēt, tad mēs vienojāmies, ka mums varētu būt virvi kāpnītes, kas dodas uz augšu. Pirmajā stāvā mums ir zaļa zālīte, tad mums ir sarkanās puķītes, tad ir zilas debesis, un tad jau ir dzeltena saulīte. Kā mēs redzam, daži tur ir tikuši ārpus saulītes. Uzdevums bija ļoti vienkārši. Viņi lasīja, un par katru izlasīto grāmatiņu viņi lika pie sienas. Un, protams, šis vienmēr ir risks, ka tie, kuri jūtas nemotivēti un nespēj sevi pārliecināt vai jūtas nedroši, viņi var nobīties. Bet manā gadījumā tas man bija lielais bingo, tas nostrādāja, mēs redzam, ka tur ir ļoti daudz, vai ne? Par to man ir prieks, mēs pēc tam turpinājām ar citiem attēliem un citām lapiņām, un otrās klases sākumā pēc brīvlaika, protams, neviens nelasa, ir jāiestrādā viss no jauna. Un tad, kad bija pavasaras semestrs, jo šis ir arī no pavasaras semestrs pirmajā klasē, tad mums, diemžēl, marta brīvlaiks beidzās ar Covid. Mēs to atceramies, ja? Un nekāda lasīšana neturpinājās, bet sāka ar lieliem apgriezieniem, ka man jau bija lielā cerība, ka mēs tūliņ to visu apsteksim. Tad tas izskatās šādi. Kopā ir lasīts 357 grāmatas pirmā klases, ja? Protams, atbilstoši vecumam, ar daudz ilustrācijām, lielākiem burtiem, bet tik un tā. Un paveicās ar to, ka arī bija ļoti jauki vecāki, un viņi izdomāja, kā motivēt tos savus bērnus un kā tad viņi paši apbalvos. Tas vairs nebija manā ziņā. Kopā ar bibliotekāru vienīgi mēs veidojām diplomu un mazu simbolisku dāvaniņu, bet vecāki bija tie lielie. Top viens zēniem tika uz Līvu akvaparku. Tas bija vecāku iesaisti, un viņš jutās ļoti apmierināts. Bet mēs redzam, zēniem 66, kamēr meitenēm 32, un mēs parasti zinām, ka meitenes ir centīgāks. Šis bija tas pretējais gadījums, ja? Puiši izrādījās sīvāki, un tur augstu ir tam mūsu līderim. Un jā, kopumā bija 357 grāmatas. No tā es nonācu pie savā diploma darba tēmas. Tā. Bet kopumā, tātad metodas un metodiskie paņēmieni, ja mēs pazīstam šos vārdus no augstskolas, vai ne, ko tad mēs varam darīt, lai ieinteresētu? Viens ir skolotājas stāstījums. Mana pirmā atzināmā klase, šobrīd 7. klase, laiku pa laikam atceras tās reizes, kad es viņam lasīju priekšā. Tā mums bija tāda sākumskolas tradīcija pirms Ziemassvētkiem, tad, kad tā vēl bija liecības, jā, un tad bija tā brīvā nedēļa, kad īsti skolā vairs nekas tik ļoti nopietnas nenotiek. Tad es viņiem mēģinu lasīt, un tad viņi atcerējās ar lielu prieku un jautāja, skolotājai, varbūt jūs mums arī 6. klasē varat palasīt decembrī priekšā, jā? Bet ne visi tam piekrita, ne visi tam bija gatavi, bet man bija tiešām liels prieks dzirdēt, ka atceras ar labu. Pārunus mēs, protams, arī ķeram tos, kuri paņem bibliotekā grāmatu, aiziet nodod un jūtas ļoti laimīgi, jo viņiem ir ieskaitīta grāmata, bet viņi nav izlasījuši. Tad ir izskaidojuši ilustratīvā metode, protams, tad, kad mēs kaut ko rādam, ko viņi nezina. Tāpēc man, neskatoties to, ka man pati šai patika manis skolas laika, kad skolēni vairāk klausīja, mūsdienās man patīk tas, ka, ja mēs runājam par kādu tekstu, es jebkurā brīdī, principā, var ieslēgt ekrānu un parādīt to, ko viņi nesaprot, kā tas izskatās, jo mūsdienu bērniem vēl jau vairāk ir svarīgi redzēt attēlu, ne tikai paskaidrojumu. Ja es vēl atradīšu video, kurā tas tiek izmantots, viņiem vēl jau vairāk tas patiks, un viņi sapratīs, kas tas ir. Darbs ar tekstu, tas ir tas, ko mēs tikko visu runājam, cik dažādi var izmantot vienu un to pašu tekstu. Venna diagramma, tas ir arī, par ko es ļoti priecājos. Sākumskolā jau viņiem mācīja ar to darboties,
Un, ja manuprāt, tā bija kāda 4., 5. klase, ja skolnieces bez mana ierosinājuma pašas tekstam salīdzina šādu tēlus, tas nozīmē, ka tas ir mans bingo, esmu kaut ko izdarījis pareizi, viņas ir kaut ko iemācījušās. Un tas ir tas mans uzskats, ka mēs tam sākumskolas bērniņam varam dot vairāk normas robežās ar domu, ka viņš iemācīsies, ka ir kādi līdzekļi, kas viņam nodara. Tāpat arī manas centīgākās skolnieces māk izmantot insertja piezīmes, tur, kur atzīmē zinu, nezinu, gribu zināt vairāk. Un, protams, prognozēšana, kas ir ļoti būtiski, nonākot 9. klases eksāmenā, esmu bijusi mutvārdu daļas vērtētāja, ir briesmīgi. Līdz ar to tad es saprotu, ka mums sākumskolā ir jāieliek diezgan daudz, lai viņi pēc tam prastu darīt vairāk. Nu, lūk, atļāvos ielikt tad stundu ciklu no mana bakalaura darba, kas bija veikts 3. klasē. Mājas tēma, kā mēs redzam, mums ir diezgan daudz bijis jālasa par to, kā jau es teicu, viņi neatceras ar labu, jo tas ir bijis intensīvs darbs, bija grūti, bet bija visnotaļ interesanti. Man bija interesanti tas, ka meklējot tekstus, es pati atcerējos savas bērnības grāmatas, kas viņiem ļoti patika. Anna Brigadēra nekur nav pazudusi, ir diezgan interesanta, un jā, par stāstīņš sējais viņiem patika, viņiem radās jautājumi. Mēs tad arī skatījāmies, kā šie rīki izskatās, pētījām. Agrāk un tagad mana bērnības grāmatiņa man ļoti patika, ļoti krāsaini, skaistas, lielas ilustrācijas ar ļoti maz tekstu. Bet viņiem bija iespēja stāstīt, ko viņi tur redz, kur ir Lize, kur ir Abra, kur ir krāsnes kruķis. Vienlaikus mēs apguvām arī dažādus vārdus. Tad bija arī Maijas vēsture Latvijā, kas vairāk skaitās kā populārs zinātnisks teksts, ar to viņi arī tika galā, neskatoties to, ka tā bija 3. klase. Protams, mēs neaizmirstām par folkloru, latviešu tautas ticējumu, tautas dziesmas, to mēs visi skatījāmies, un, protams, izmantojām arī elektronisko vārnīcu e-pupa. Tad skatījāmies arī tautas dziesmas par maizi. Bija arī tā, ka mēs vienlaikus varējām veicināt, piemēram, iemācīties no galvas. Man ļoti patīk viņiem uzdot, jebkurā vecumā mācīties no galvas, jo es uzskatu, ka labāku veidu, kā stiprināt atmiņu nav. Mums arī mēdz skolā matemātikas skolotājs čendēties par atmiņu, līdz ar to tas atklāja darbs latviešu valodas skolotājiem. Mēs viņiem aicinām prasmi iemācīties no galvas, saprast un, protams, tā jau ir prasme runāt publikai un ar izteiksmi, jo šeit es arī varu salīdzināt 7. klasē, man jau ir vairāk skolēni, kur ar asarām acīs saka, ka viņi negrib nākt klases priekšā. Un mēs saprotam to, ka es arī šobrīd stāvu jūs priekšā, ja? Un arī esmu bijusi spiesta saņemties, pārdomāt, ko es ar jums runāšu, un mēs arī zinām to, ka mēs visi dodamies uz darba pārunām, kur ir jārunā, runājam ar 6 cilvēkiem, un tas ir jāprot. Līdz ar to tad, jā, blakus mums ir jāmāc viņiem arī runāt no galvas. Jā, tad mēs skatījāmies arī dažādus e-resursus, skatījāmies video, piemēram, ļoti interesants video ar Rideļa dzirnavas. Iesaku paskatīties, tur tiešām ir senās dzirnavas, kā tās dzirnavas strādā, lai bērni saprast, kā tas notiek. Un Baltvilks Zeme maizi devēņa mums arī ir diezgan sena grāmata, kur izrādījās diezgan vērtīga. Tur bija ne tikai par maizi, tur bija arī par kartupeļiem. Un tad viņiem bija lielais pārsteigums, ka kartupeļs vienmēr nav bijis Latvijā, ka tas tomēr ir ievests. Protams, ilustrācijas ir diezgan netik krāsainas, kā viņiem gribētos, bet sena, bet ļoti vērtīga grāmata. Iesaku apskatīt, varbūt kādas tēmas ietvaros. Un jā, tad neesmu ielikusi datus, bet bija arī skolēniem, kuriem bija jāatbild, kā viņiem iepatikās lasīt, kāds teica, ka patika, kāds rakstīja, ka lasīšana ir garlaicīga. Un vispār kopumā man ļoti patīk veicināt viņiem lasīšanu. Mēs esam redzējuši, ka digitālajos materiālos tie skolotāji, kas sakina dažādas materiālus, veido darba lapas lasīšanai. Parasti tā ir viena lapa, kur ir jāraksta grāmatas autors, nosaukums, galvenie tēli, varbūt 3 galvenās daļas, ievads galvenā daļa un nobeigums, un ar to viss beidzas. Maniem skolēniem, diemžēl, nav tik vienkārši. Sākuma skolā maniem skolēniem ir 4 lapas, kuras viņi raksta un ir diezgan neapmierināti. Vecāki ir vēl neapmierinātāki.
Bet tad, kad es viņiem parādu, kāds būs 3. klases diagnostējušais darbs, kurš šobrīd, protams, nav, bet es viņiem parādu, tad viņi saprot, un es viņiem prasu parādu, jo man ir kolēģi, kas reiz devis to vienu lapu, un es parādu savas 2 lapas no abām pusēm. Es prasu, kuru jūs gribat šobrīd labāk. Un jūs nevarēsiet uzrakstīt 3. klases darbu, bet jūs gribat cīnīties ar manām lapām un uzrakstīt darbu. Man par prieku viņi izvēlas manas lapas. 5. 6. klasē maniem skolēniem jau ir 6 lapas. Bet katru reizi saņemot no tiem, kur tiešām lasa, man ir ļoti liels prieks par to, ka viņi spēja atrast analīzi, galveno domu, kas viņiem iepriecināja, kā viņi rīkotos negatīvas situācijas gadījumā, kā viņi rīkotos, kas viņiem patika pozitīvai, un viņi mācās šo argumentāciju. Un mēs atkal nonākam pie tā, ka, protams, mēs saprotam, ka mums skolotājiem ir ko darīt, un man tas viss ir jālasa, un viņiem ir jāliek vērtējums, un 7. klase man šobrīd ļoti nopietni prasa, skolotāji, jūs tiešām to visu lasāt? Vai jūs nepaņemat manu domrakstu un vienkārši neielikat pēc autora? Es saku, nē, diemžēl es to visu lasu, vērtēju, lieku vērtējums, lai viņiem būtu vieglāk. Es vēl arī sākuma skolā līdzīgi daru, tad, kad ir šie domrakstiņi vai diktāti, es izdalu pēc prasmēm. Tas ir ļoti, ļoti liels darbs domrakstam kopš 4. klases pielāgojoši 6. klases lielajam darbam, monitorings, kas mums tagad būs 7. Šobrīd esmu atstājusi 6. klases vērtēšanas bloku, bet no 8. klases jau pāriešu uz 9. klases, un tad viņi redzēs, vai viņa diktā temats atbilst, vai ir atbilstoši žanram, kā ir ar komatu kļūdām, kā ir ar vārdu kļūdām, un tad viņas paši jūt, ko tas nozīmē. Un salīdzinājumam var teikt tā, ka šogad mums nācās savienot 2 7. klases, un tai otrai nemanai daļai bija pārsteigums par to, cik liela ir tabula. Bet laika gaitā es redzēju, ka viņi paši to novērtē, ka viņiem ir nevis 20 punkti, bet viņi jau zina, nemāku likt komatus. Tad par kādu skolnieku varēja pajokot, pazūd garumzīmes. Netaupi tinti lūdzu šoreiz, ja? Un tad viņi vienmēr arī, tad, kad es saku, piemēram, ka kādu gatavo pārbaudas, tad es mainīšu uz mūsu 20 punktu sistēmu, viņi prasa skolotāji, vai būs izdalīts. Tas nozīmē, ka viņi jau ir sapratuši, ka tas viņiem palīdz saprast, ko viņi nezina. Jo tur ir, piemēram, apjoms, rindkops un viss cits. Tālāk, bet atgriežoties pie sākuma skolas, tad maizes tēma nebija vienkārša, bet man bija prieks par to, ka viņi tagad saprata, ka ieiet veikalo maize nav vienkārši maize. Viņi ir izgājuši visu šo garo ciklu, tiešām no grauda līdz maizes klēpam un novērtēja to ieguldīto darbu. Un mēs zinām, ka mums ir vairākas maiznīcas, kuras piedāvā ekskursijā. Esmu bijusi Lielezera maiznīcā, iesaku, ļoti interesanti, nav lielie lāči, bet tur arī ir ļoti interesanti, un ekskursijas bonus ir svaigi cepta salckāmēs, protams, ja mēs tāpam uz to brīdi, kad viens cepiens ir garām. Redz pilnu ciklu, kā top maizīti, tad līdz ar to bērniem ir saprotams, kā tas notiek. Tālūk. Tas ir paldies. Paldies. Tad atgriežos pie tavas sākuma meistara klases. Tad tās lietas, ko mēs redzam, ka mūsu mācību līdzekļi ir valodā, kas bērniem saprotama, teksti, kas ir viņu laikam atbilstoši, moderni, interesanti, un ka jums jebkuru tekstu ir iespēja no viena teksta izveidot ļoti skaistu stundu ar dažādām izteiksmēm, dažādām idejām, ko var darīt, un, kā saka, gribas cerēt, ka jūs tik tiešām gaidat arī tagad 2. un 3. klasi no sirds, un, kā jau teicu, satieciet mūs savās skolās, braucam ar lielu prieku, ja jau pie jums bijām, pagaidiet pāris nedēļas, mums atkal, kā redzēt, daudz būs jaunumu, esam gatavs atkal braukt pie jums vēlreizīt ar nākamajiem jaunumiem. Un paldies tiem, kas bija un esat pieslēgušies, un paldies visām, šodien es varu teikt, dāmām klātienē. Tad mums nākamā mācību diena, mācību priekšmeta diena plānota 29. janvārī, un tā būs matemātika, un mēs gaidīsim ciemos pie sevis Lindu Adamsoni, kas ir 1. un 2. klases matemātikas autori. Viņa kā autori tad jums izstāstīs arī vēl krustašķērs un iedos savu tātad pieredzi arī stundu vadīšanā. Es jums gribu visiem pateikt paldies, ka jūs šodien bijāt kopā ar mums,
un uz tikšanos jūsu skolās. Lai veiksmīgi jums! Sakiet, lūdzu, kur var redzēt ierakstiņu? Meitenes! Es atvainojos. Gaidiet, neslēdzieties vēl ārā no Zuma. Kārlis runā. Tas ir ašais jautājums, ja droši ej. Mazliet paskaidro sīkāk. Mums ienāca jautājums, kas ir tā insert metode? Mazliet sīkāk. Tad insert metode nozīmē, kā mēs atzīmējam tekstā, ko mēs zinām. Tad kas ir zināms, kas ir kaut kas jauns un kas ir tas, ko mēs vēlamies uzzināt vairāk. Tad mēs meklējam paši, kas mums varētu patikt, kas varētu būt. Jo tas, kā jūs redzējāt, tur bija insert, jeb piezīmes, jo ir daži latviešu valodas docētāji, kuriem ļoti nepatīk šie ievestie nosaukumi un aizgūtie, tāpēc ir jeb piezīmes, mēs rakstām klāt, kas tas tāds ir. Tas nozīmē, ka skolēns pats mācās, es šito zinu, šis man ir interesants, tas man ir kaut kas jauns, to es saprotu, un šis ir kaut kas tāds, ko es nesaprotu, un es gribu zināt, kas tas ir. Un meklēt tālāk. Jā. Paldies! Super! Jautājumu vairs nav. Jā, man interesē par to, kur mums bija tas jautājums par to bibliotekas sienu. Jā. Kā jūs novērtējat? Kā jūs pārliecināties, ka tas bērns lasa? Es viņiem jautāju. Un es zināju, kur man ir tie viltnieki, kur atnāk un parāda. Jā. Tā kā respektīvi katram uzdodot tādu jautājumu, Jā. lasīt to grāmatu. Jā, jo bija arī tādi, kas man nesa vienu grāmatu 2 un 3 reizes, līdz es sāku saprast, nē. Un vēl jau man bija tā, ka es izveidoju lielu sarakstu ar tām grāmatām, kas mums ir mana klasē uz galda, un tad sadzīmēju, jo man tie žuļķi parādījās, jā. Sadzīmēju, kurš ir paņēmis, bet jā, uzdot jautājumus, pārliecināties, jo viņi jau, tad, piemēram, mēdz arī tā, ka viņi izmisumā sāk šķirstīt, attēls jau visu pasaka, un tad viņi izdomā kaut ko citu, kas tur ir rakstīts, un tad es saku, nē, ej vien lasi tālāk atpakaļ. Bet jā, tad mēs ar laiku novērtējam, kur ir tie, kas godprātīgi lasa. Labākais komentārs ir tagad paldies, vērtīgi. Paldies un viss uz tikšanos, kā jau runājām.